Uzņēmēju pieredzes dienās esam nolēmuši piedalīties, tāpēc, ka arī ļoti bieži pašējiem lūkoties pēc jaunām idejām un mācīties no citu pieredzes. Šoreiz gribam pastāstīt par savu darbinieku labotības stāstu. Tas tikai godīgi, ka šādā veidā tas tīkls strādā un ir iespēja mums padarīt Latviju bagātīgāku un cilvēkus izglītotākus, ja mēs viens ar otru dalamies šajā savā pieredzē. Iedvesma ir tas, kas, man liekas, ir tāds netaustāms dzinulis, kas mums visi dzen uz priekšu, un tāpēc arī mēs labprāt dalamies savos lielajos darbos, lai iedvesmotu citus, lai augtu mēs visi kopā. Es ar prieku piedalos uzņēmēju pieredzes dienās, jo šī būs lieliski iespēja redzēt, kā veids citiem uzņēmumiem, kādas ir viņu labās prakses, labie piemēri, un noteikti tā nebūs pēdējā reize. Šāda pieredzes dienas ir lieliski iespēja ne tikai uzzināt, ka patiesībā jau mēs viens no otra varam ļoti daudz ko mācīties, bet arī dzirdēt par citu uzņēmēju pieredzi, citu uzņēmēju galvenokārt kļūdām un saprast, ka iespējams, ka tas, kas mums šķiet vajag traki savā ikdienā, nemaz nav tik traki un tas velns nemaz nav tik melns, kā to mālē. Omniva piedalās uzņēmēju pieredzes dienās jau 2. gadu. Mēs esam ļoti apmierināti ar šo pasākumu, jo mums tā ir lieliska iespēja iepazīties ar citiem uzņēmējiem, citām industrijām. Un mēs ticam, ka inovācijas rodas tieši šādās tikšanās reizēs, kur mēs varam iegūt pieredzi viens no otra. Lai jums veicas! LMT ir inovāciju līderis Latvijā. Palīdzam uzņēmējiem digitalizēties, ieviešot vienu vai otru risinājumu, piemēram, manuālu procesu padarot automātisku vai labāk pārvaldītu. Un tā kā mums ir sakrājies ārkārtīgi daudz bagātīgu stāstu, pieredzes stāstu, tad ar to arī vēlamies dalīties.